Esiet sveicināti, dārgie LV basketbols kanāla skatītāji un klausītāji. Pēc sanāk, 2 nedēļu pauzes esam atpakaļ ierastajā formātā. Neesam gan ierastajā sastāvā šodien bez Andreja, bet mums ir ļoti īpašs viesis, Werners Kochs, Valmiera Glāzes Vidzemes augstskolu komandas uzbrucējs un cilvēks, kurš kopā ar Valmieras komandu izcīnīja visus 3 vietējā basketbola titulus aizdītajā sezonā. Tā kā čau, Werner, liels paldies, ka atrad laiku mums pievienoties. Čau. Klau, pagājušas rakstam 28. maija rītā, pagājušas nepilnas 13 dienas, faktiski, kuram teikt, nepilnas 2 nedēļas kopš brīža, kad jūs Ventspilī virs galvas cēlāt Latvijas basketbola līgas trofeju. Kā tu esi pavadījis šīs 13 dienas, un vai vispār ir sanācis atpūsties gan no basketbola, gan arī no svinībām? Jā, diezgan tagad sanācis. Ir jau laiciņš, ko atvilkt telpu, atpūsties. Uzreiz pēc spēles, protams, bija tāds pāris dienas, ko pasinējām kopā ar komandu. Tagad jau ir atvilkt telpu un kaut kad drīz jau jādomā pamazām jau, nezinu, atkal tādā ritmā ieiet tādā sporta režīmā. Kā ir tev? Ir, piemēram, dzirdēts, ka ir citi, kam beidzās sezona, kam ir obligāti kaut kur jāizbrauc projām uz nedēļu, vienalga, vai tur pie ezera makšķerēt, vai uz kaut kādām siltajām zemēm, vai kā ir tev? Tev kaut kas ļoti mainās tādā ziņā, vai vienkārši mājās ar ģimeni arī pietiek, lai pilnībā atpūstos? Pagaidām sanāk, ka piespiedu kārtā mājās sēdēt, nekur nevaram īsti aizbraukt arī, jo sieva man ir uz kruķiem, uz vienas kājas lēkā, un man mazākais bērns arī saslims. Tā kā tagad pasēžam mājās, atpūšamies, atvelkam elpu, varbūt mazākajiem paliks labāk, varbūt tad uz Ventspili jāaizbrauc pie jūras, jāpadzīvo. Apmēram kaut kā tā. Ceļošanu īsti neesam ieplānojuši, bet Ventspili tā kā plānojās pie jūras pasēdēt. Klau, pirms vēl ķeramies klāt fināla sērijai un vispār tādiem sezonas notikumiem, jāpieskarās arī nedaudz pusfināla sērijai. 4 no 5 spēlēm pret Zeļiem no -11 izlīdāt. Pats arī teica, ka tā atspēlēšanās jau kļūst par tādu kā komandas firmas zīmi. Tagad, kad ir pagājis kaut kāds laiks un arī emocijas norimušas, tev pašam ir kaut kāds konkrēts izskaidrojums tam, kāpēc un kā sezonas gaitā jums, principā visas sezonas garumā izdevās tik sekmīgi izlīst no bedrēm un arī tādos pašos svarīgākajos brīžos? Es pat nezinu, kā es to varētu nosaukt. Tā spēles iesāk, nezinu, kas mums ar tiem sākumiem bija. Varbūt vajadzēja pamodināt mūsu spēles sākumā, lai mēs kaut ko sāktu darīt, bet kaut kā tas viss iegājās, ka pie mīnusiem sākām, ieslēdzās kaut kāds fokus mums un sākām spēlēt tādu komandas spēli, bet tie sākumi bija tādi pilnīgi kā aizmiguši, skrējām pa laukumu. Un tomēr vismaz kaut kāda, laikam, pēdējās 2 spēles, laikam, pret Ventspili sanāca tā tīri, laikam, arī paši to sākumā iesākt diezgan sekmīgi. Bet jā, diezgan visi tie play-off pirms tam sezonas, vidus bija tāds visu laiku ar mīnusiem sākt. Nav tas patīkamākais, bet vismaz kā komanda prātām izlīst no tām bedrēm un noslēgt tās spēles veiksmīgi. Un, ja atgriežamies vēl 2 nedēļu, nepilnu 2 nedēļu senos notikumos, 15. maija vakars, Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola pirmo reizi kļūst par Latvijas basketbola līgas čempioni. Cikos pametāt vispār Ventspils Olimpisko centru un kāds bija šis brauciens mājup? Es pat nezinu, laikam, ja mēs tur nebūtu, ja mums tur menedžers Valters nebūtu teicis, ka mums jāpamet Ventspils, varējām līdz pusnaktī tur sēdēt, laikam, jo visu laiku bija dziesmas, dējas, tur fočējāmies, runājām savā starpā, neizskaties, ka kāds gribētu pamest Ventspilu vispār tajā brīdī tur, bet, ja nemaldos, pēc 10 kaut kur braucām prom. Jo tur jau sāk viss tur slaucīt, tur galveno zāli, tur
izskaties, visi gribēja pamest tur slēgt ciet OC, bet mēs nebijām laikam gatavi to darīt. Tā kā apmēram, jā, desmitiem kaut kur sanāca. Tāpat kā iepriekšējā titula arī tika izcīnīta ar Tartu, gan arī pirmais Ventspilī, tā arī tur ļoti ilgi mēs palikām. Neviens netaisījās braukt prom. Ar varu gan arī izdzina ārā mūs no ģērbēm. Bet, Klau, 3 tituli, visi 3 tituli izbraukumā, salīdzinoši tālā izbraukumā. Pastāst, kādi ir tad šie 3 braucieni mājās, kādas ir tās svinības autobusā un kādas ir varbūt arī tās svinības pēc. Varbūt noteikti ar tādu lielāko uzsvaru tieši uz šo te pēdējo titulu un pēdējo braucienu mājās. Vienmēr tās braukšanas mājās diezgan skaļas, iesaistot arī trenerus dejās. Bija mums dziesmas. Autobusā. Kas mums bija klasika, vienmēr ko likām. Man liekas, mums kaut kāds 3 dziesmas, nezinu, gāja kaut kur 5 reizes uz riņķi. Kuras? Es pieļauju, ka viena ir Nārnī. Nārnī, jā, tas mums ārzem draugiem ir mīļākās dziesmas. Protams, Dominikam, kā jau visi redzējuši. Tad mums bija One More Time gāja kaut kāds 10 reizes, man liekas, uz riņķa autobusā. Un tad arī Freeform Desire, un tad mēs dziedājām katru treneru vārdu, un vienmēr treneri nāca un dejoja kopā ar mums. Tā kā jā, super braucieni, ļoti ātri pagāja. Klau, bet es pieļauju, ka ar atgriešanos Valmierā jau nekas nenoslēdzās, un vienalga, ja ir izcīnīts tituls, vai tas ir 2 naktī, vai 3, vai 4, vai 5, turpinās jau noteikti tās svinības kaut kur. Tur sanāk, klubs noteikti bija par kaut ko parūpējies. Jā, klubs parūpējās katru reizi pa vietām, kur mēs braucām. Tā kā arī aizbraucām arī kopā ar GM menedžeru visi braucām. Varbūt visas reizes Kaspars nepiedalījās. Pēdējā reize bija kopā ar sponsoriem un treneriem. Kopā visi aizgājām, parunājām, labi pavadījām laiku. Un, jā, bija super. Kaut arī toties, laikam, tas bija pēc Užavas kausa vai pēc Tartu, ka mēs tik vēlu pārbraucām, nezinu, man liekas, bija 4 naktī. Tas bija pēc Ventspils, jā, pareizi, pēc pirmās spēles. Pārbraucām kaut kur 4 naktī, aizgājām visu un pa lielam jau dzīvība nekāda. Ne no spēlētājiem, vispār es nezinu, kurš tad bija gatavs īsti tur kaut ko iet un svinēt. Bet, Klau, pēc šī titula mēs redzējām, ka bija dzīvība tur arī 8 no rīta pilsētas ielās. Bija komandas biedrs Mārcis Svītols, kurš regulēja satiksmu un pēc tam vēl piedalījās maratonā. Cik ilgi tad svinējāt šo titulu pēdējo, kurš, es domāju, noteikti arī viss saldākais tāds, kā tomēr punkts pielikts sezonai? Pēdējo titulu tā kopīgi ar visiem komandas biedriem mēs, pasēdējām, pasvinējām kaut kādas bija 3 dienas, ieskaitot to sveikšanu pie Vālētas mūsu. Bet, jā, Mārcis ir aparāts. Mārcis ir tīks aparāts, jā, satiksmu regulē, un tad brauc ar autobusu, vispār nav gulējis. Nezinu, kā to var izdarīt, bet, ne viss, protams. Bet, Klau, tu esi, ja es nemaldos, šajā sezonā 3. vai pat 4. valmierietis, kurš viesojās mūsu podkastā. Un mums bija arī tāda, es negribu to saukt par skandalozu, bet jau mazliet tautās iegājusies epizode ar Mārci pēc Latvijas-Igaunijas līgas titulu. Un tagad arī bija tā, ka jūs izcīnījāt Latvijas basketbola līgas trofeju, un pēc tam arī mēs ar Andreju saņēmām ziņas, kad atkal Mārcis būs podkastā. Cik bieži jūs komandas iekšēnē jokojāt par un ap Mārci par šo viņa interviju pie mums podkastā dienu pēc Latvijas-Igaunijas līgas titula? Sākumā, jā, protams, uzreiz video aizgāja mums apkārt riņķī. Protams, iesmējām par to, bet, protams, tas nebija uz ilgu laiku. Sapratām visu. Nebija, protams, mēs jau, kā jau treneris teica, Kaspars, mēs spēlējām kā čempioni. Mēs uzvaram kā čempioni, mēs arī svinam kā čempioni. Tad arī laikam, tā bez gulēšanas laikam arī bija svinēts.
Bet, Klau, jau pieskārāmies tam, ka principā visi 3 tituli izcīnīti viesos, bet tik un tā, protams, izcila sezona. Nu, ja būtu kaut kāda viena lieta, ko izcelt, lai jau tā šo izcilo pieredzi padarītu vēl labāk, tas varētu būt tieši titulu izcīnīšana mājās, ka prasījās kaut kas tāds, varbūt pat ņemot vērā to, cik jums bija fantastisks tribīns visas sezonas garumā. Jā, protams, tas būtu tāds saldējs ēdiens izcīnīt titulu mājās, bet tas, ka arī komanda izbraukumā, mēs bieži arī izbraukumos jutāmies kā mājās, jo mums Valmieras fani bieži brauc, un nezinu, tie bija 1 vai 2 lielie autobusi, kas arī brauc mums izbraukumos, tā kā arī izbraukumos bija tā sajūta kā mājās, tā Valmiera bija vienota, visi vienkārši, nezinu, laikam ņēma brīvdienas darbos un brauc, tā kā būtu iespējams tāds viens, laikam tāds saldējs ēdiens, vismaz to vienu būtu trofeju izcīnījuši Valmierā, bet nav nekas pretī arī to visu izdarīt izbraukumos. Bet varbūt ir vēl kādas citas lietas, ko tu varētu izcelt tādas, ko neizdevās piepildīt, sasniegt vai izdarīt šajā sezonā? Tas, kas vienīgais nesanāca mums piepildīt, bija Ziemeļlīgā. Netikām tālāk pa ceturtdaļu finālu, tas bija diezgan reāli. Ļoti spēcīgs pretinieks nāk pretī Džika, kas tagad arī pusfināla sēriju spēlē Polijā, bet nelikās nevienu brīdi, ka mēs būtu par viņiem diži vājāk. Nezinu, protams, budžets viņiem lielāks, bet mēs kā komanda tāpatās bijām turpat turējāmies līdzi, bet jā, kaut kas beigās tomēr pietrūka. Bet bija sajūta arī, ka varējām Ziemeļlīgā tikt tālāk, tāpēc tas tāds varbūt mazais rūgtumiņš tādā ziņā, bet pārējais jau liekas, ka viss ir izdarīts. Es te mazliet lēkāju pa tēmām, bet jāatgriežas vēl pie šīs iepriekšējās tēmas par šiem fantastiskiem līdzjutējiem. Nu, Valmiera tomēr nav liela pilsēta. Kā ir tur ikdienā uz ielas? Ņemot vērā tos jūsu sasniegumus, nāk klāt cilvēki, nezinu, veikalā, kaut kur uz ielas fočējās, prasa autogrāfus, paslavē, pasaka paldies. Kāda bija tā tava pieredze un varbūt komandas biedru pieredze arī, ja kaut ko dzirdēji šīs sezonas laikā? Jā, tāda lieta ir, kad eju pa ielu, paļēju uz kādu tirdziņu. Man arī bija savu tanti, kur vienmēr apjautājās, kā ir gājis, un vienmēr jūt līdzi pa spēlēm. Un saka, Dievs uz spēlēm. Jā, tur ir kā. Tā kaut kas bišķi iestrēg, jā, bet gan jau būs ok. Nedzirdēju, bet es domāju, ka ierakstīsies gan jau. Vienā no tādām LBL titulu, man liekas, tā bija viena no intervijām. Jā, tā kā, bet nepabeidz. Ok, turpin, sorry. Vajag ielago laikam. Nē, tur jā, diezgan jūt, kad ejot pa ielām, kaut arī, protams, cilvēki atskatās uz mums, varbūt nepienāk klāt, mazliet kautrīgāk ir, bet tāpat tās ejot pa kādu pārtikas veikalu, vienmēr ir kāds, nezinu, 1 vai 2, kas pienāk klāt un pasaka, jā, ka superīga sezona ir bijuši, paldies, un kad atbalstījuši ar mūsu. Un, protams, bērni pienāk klāt, papas autogrāfs. Ko vienā no šīm intervijām pēc LBL titulu izcīnīšanas tu ne tikai tad, bet vispār tas bija tāds pēdējais, kur es to dzirdēju, ka šī komanda ir īpaša, ka ir attiecības un tās draudzības, kas izveidojušās, tās ir uz mūžu. Un kas tavuprāt bija pamatā šai komandas ķīmijai, ko izcēla ne tikai tu, bet arī komandas biedri principā visas sezonas gaitā? Vai tagad, kad tu esi, teiksim, jau kļūst par diezgan pieredzējušu basketbolistu, vai tu redzi, ka ir kaut kādas tās konkrētās lietas, kas jau kalpo kā tāds priekšnoteikums tam, ka tad, kad tu to redzi un jūti, ka tev principā ir garantēta laba komandas ķīmija? Es jau šo sezonu mēs vienā brīdī palikām nevis kā komandas biedri savā starpā, bet jau kā draugi. Jo tagad arī sezona ir beigusies, pāris nedēļas pagājuši, un
vakardien tāpat Romāru Paiču sazinājāmies un parunājām, kā iet, kā mēs pavadījām tādu brīvo laiku. Tāpēc tās ir tagad draudzības, kas mums ir palikušas pēc sezonas. Un tas arī iespējams bija tas, kāpēc mēs uz laukumu viens otru jutām tik ļoti, kāpēc viss tik veiksmīgi mums izdevās laukumā. Tāpēc, jā, ka tās bija vairāk jau draudzības savā starpā. Tā bija tāda tuvības sajūta jau. Bet, Klau, tev ir pieredze ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas vadošajās līgās. Un no taviem izteikumiem gan tagad, gan arī iepriekš kaut kādās citās intervijās var saprast, ka šī komanda bijusi ļoti īpaša ne tikai izcīnot titulu ziņā, bet arī tādas kopējās atmosfēras un ķīmijas dēļ. Un skaidrs, ka tik spēcīgu saikni atkārtot visticamāk nav viegli. Kāpēc šādas sezonas ar tādām emocionālām virsotnēm nesākt salīdzināt visas nākamās komandas, kurās tu vēl spēlēsi, nākamos komandu modeļus ar šo pieredzi un neiestrēgt pie tādas domas, ka agrāk bija labāk? Kā saglabāt to kaut kādu motivāciju un atvērtību jaunām komandām un procesiem? Un kā nesalīdzināt visu pēc šīs sezonas? Es negribu, protams, būt tā saucamais partī pūpers, bet skaidrs, ka visticamāk nākamās sezonas potenciāli vienkārši ļoti grūti atkārtot to tādu emocionālo pīķi, kas izskatījās jums bija šajā sezonā. Protams, tas būs ļoti, ļoti grūti nākamajos gados ko tādu atkārtot. Bet tāds ir tas profesionālais sports. Ir kādreiz tas, ka tam labiem arī pienāk beigas. Tas ir šogad, kā mums sanācis, bet ļoti ceru un ļoti ticu arī, kad arī kādā no nākamajiem gadiem tas sanāks. Tagad arī, protams, Valmierā arī tagad treneri ir sapratuši varbūt kaut ko, kā to komandu vēl būvēt, kaut ko gribot atkārtot ko tādu, bet mums jau arī diezgan emocionāli bija viss pēc sezonas šogad, jo arī mēs sapratām, ka ko tāda būs grūti atkārtot. Bija asaras džekiem acīs to visu pamatot arī pēc pēdējās mājas spēles, kas mums bija Valmierā. Omārs arī iegāja ģērbtos, viņš teica, ka viņš jūt, ka iespējams tā bija pēdējā mājas spēle, un viņš jau pats palika emocionāls, jo to atmosfēru, ko mēs jutām Valmierā, tas bija kaut kas neaprakstāms, kā cilvēki mūs mīlēja un atbalstīja. Tāpēc, jā, nezinu, ļoti, ļoti vēlētos turpmāk nākotnē ko tādu atkārtot. Bet, Klau, tu jau pieminēji viesspēlētājs, un citreiz mēs dzirdam, ka par viesspēlētājiem tur nāk kritika, tādos sezonas izšķirošajos brīžos, ka viņi jau domās ir mājās. Arī īstenībā tāda Valmieras, ne šī sezona, bet pagājušā sezona bija kaut kas līdzīgs tur ar viesspēlētājiem, ka tur daudz devās prom, kāds varbūt vairs nespēlēja tik labi. Kā tu redzēji to visu šajā sezonā? Jo izklausās, ka visi bija noskaņot darbiņu padarīt pilnībā līdz galam. Vai nebija vispār kaut kāda arī jautājuma, varbūt no Paiča kā jau otro sezonu, bet no Steņoņa vai Nīvas par to, ka kur mēs esam Latvijas-Igaunijas līgas čempioni, par ko mums vēl vispār jācīnās un jāspēlē? Es teiktu tā, ka bija tāds mazais kritumiņš sezonas vidusdaļā, kad varēja redzēt, ka džeki ilgojās mazliet pēc mājām. Bet es domāju, mēs ļoti centāmies un domāju, mēs arī devām viesspēlētājiem to mājas sajūtu. Mēs esam gatavi viņiem palīdzēt, ja kurā brīdī. Mēs arī tikāmies arī ārpus basketbola laukuma kopā, tāpēc es domāju, beigās arī uz sezonas to beigu daļu viņi tiešām jutās kā mājās un nebija tā, ka kāds gribētu braukt mājās un nevar sagaidīt to beigu datumu, kad pēdējā spēle tiks nospēlēta. Tāpēc, jā, arī pēc pirmajiem un otrajiem tituliem, ka mēs izcīnījām viesspēlētājiem, nebija tāds, ka tagad esam gandrīz jau vēsturi parakstījuši un to trešo titulu, tur nav vērts, zin kā tur. Bet, nē, viņiem nebija nevienā brīdī neiezagās tāda domprātā un zināja, ka to pēdējo mums arī ir jāņem viss, esam uz to spējīgi un kopīgi to izdarījām. Bet, Klau, jums kaut kur tas tika tā piekodināts vai kaut kur
zemapziņā tas tā parādījās, ka šis pēdējais iespējams ir vissvarīgākais, jo no tā sadalās nākamās sezonas Eirokausu liktenis. Līdz ko mums nāca tas pirmā Latvijas kausa, tas tajā brīdī mums likās svarīgākais. Tad nāca Latvijas-Igaunijas. Nedomājām, kas ir pēc tam svarīgākais vai kas būs svarīgākais. Vienkārši gājām dienu no dienas, trenējāmies un gājām uz mērķi vienkārši iet pēc nākamā kausa, kas mums nāk pretī. Tu pieminēji to, ka bija tāds kritums sezonas vidū arī ar šiem iespēlētājiem, ka varēja just, ka viņi varbūt vēlas kaut kur aizbraukt mājās, bet vai bija arī kaut kāds konkrēts pagrieziens sezonas laikā, kurā tu saprati un jūti, ka spēle aiziet tajās sliedēs, kādās bijāt sezonas otrajā pusē? Jo tā tīri, laikam, kalendārā un statistikā raugoties, tas, man liekas, tieši uzreiz pēc jaunā gada šķiet jūs sākāt vienkārši uzvarēt. Tā, ka pilnīgi bija tas sezonas sākums, kur jūs nezaudējāt, tad bija mazliet kritums, un pēc tam no janvāra vienkārši tur kā ceļa rulls. Jā, mums bija tieši sezonas vidusdaļā mums izkrita vairāk tie saspēles vadītāji. Jā, Mārcis bija ar traumām, tur mocījās sezonas sākumā vidusdaļā. Es teicu, ka gandrīz vai visu sezonas laikā viņam tur ik pa laikam bija savas veselības līkstas, bet jā, tajā brīdī mums bija problēma ar saspēles vadītājiem, jo Nīva dabūja uzņemties arī saspēles vadītāju lomu. Un, protams, kas varbūt viņam netika ierasti ir. Bet, jā, tajā brīdī arī mums krājās tie zaudējumi. Jā, un, protams, sākās jaunais gads un, nezinu, kaut kāds klikšķis mums bija, jā, kad sākām pilnīgi ko citu rādīt. Es pat teiktu, varbūt savā ziņā mums gandrīz spēles stils varētu būt, ka mainījās. Daudz ātrāk sākām spēlēt, uzbrukt no jau pirmajām uzbrukuma sekundēm. Un laikām sapratām, ka tā ir mūsu īstā spēle, kur mēs ļoti labi sev parādām, un tā tas viss aizgāja turpmāko gadu. Tagad, skatoties, tu jūti, ka tas bija arī treniņos? Tie bija kaut kādi, teiksim, tā citu uzstādījumi no trenera Kaspara, vai tas viss kaut kā dabiski salikās? Gan dabiski, gan arī treneris rādīja, kā ciparos tas viss atspoguļojās, kad mēs ātri spēlējām, cik mēs efektīvi arī uzbrukam. Cik mēs treneris pateica, protams, mēs neesam nekāda aizsardzības komanda. Mēs ar aizsardzību iespējams neuzvarēsim spēles, bet mēs vienkārši parādot uzbrukumu jaudu, cik mēs esam jaudīgi uzbrukumā, mēs vienkārši iemetīsim vairāk punktus nekā citi. Pēc uz to arī gājām. Klau arī intervijā Sportcentram teica, ka nereizi neesat pacēluši balss šajā sezonā. Tā arī bija tiešām bez nekādiem konfliktiem, bez nekā? Mazliet laikam, protams, bija tāda, netur konflikti mums nebija īsti, bet varbūt kaut kā tīri tā, sasparot čaļus, kaut kā vienkārši puslaikā kādam pacelt balsi, bet netur nevienu aizskarot, netur tā, vairāk tas pārsvarā notika diezgan mierīgos toņos bieži, bet bija, bet tas tiešām uz vienas roku pirkstiem varētu saskaitīt, cik mēs esam reizi pacēluši balsis kādam tiešām kāda puslaika pārtraukumos vai soliņu. Tā kā tiešām es teiktu, ka salīdzinoši tas bija mierīgi. Ir citi gadi, kad ir daudz bijis trakāk, ļoti bieži paceļ balsis, bet šis gads tāds vairāk. Mums tas mierīgais veids arī palīdzēja bieži laukumā. Tas laikam tieši uz sezonas izskaņa, kad tu, kā jau minēji, bija tie pirmie puslaiki, kuros vajadzēja kādam jūs pamodināt, kur tieši play-offos nonācāt mīnusos. Jā. Protams, jā. Vienmēr, protams, sakam, možamies, jā, mums ir jāpamostās beidzot, ko mēs tur darām laukumā, bet, protams, bija pret Zeļiem tāpat tās spēles, kas mums beigās tāpat nepamodāmies un sūdus turpinājām taisīt, kā saka. Bet, jā, tā bija arī asars pēc spēlēm, bet tā emocijas ziņā, ne tur zaudējumu ziņā, bet tīri emocionāli.
kad tieši pirms izšķirošās spēles, kas bija pret Zeļiem pusfinālā, Ģērbtuvē mums vairākiem čaļiem līja asars, jo diezgan emocionāla runa bija no AJ Packera. Un, salikām rokas, un man saskrēja asaras acīs, un vēl, man liekas, tur dažam labam arī bija asaras acīs, un AJs pats izplūda asarās. Jau pieminēja AJ Packers, es būtu laikam sākotnēji kā tāds galvenos runas vīrus minējis Arti Ati, jeb Kaģiku un Mārci Vītolu. Un tā bija, ka laikam visi tādi veterāni, kur vēl varam pieskaitīt tevi, laikam pārējie tomēr jaunāki, nemaldos. Nu, vēl bija labi, Rinalds Malmans bija sezonas gaitā. Ka jūs arī bijāt tie tādi galvenie runas vīri, vai tomēr arī, tur nezinu, Nīva kaut ko pateica, Dominiks? Es teiktu, ka visi savā ziņā piedalījās, bet tieši, visvairāk bija Artis Ati, Mārcis Vītols. Tie bija tie, kas tieši visvairāk runāja mums arī pirms spēlēm. Vienmēr komandas sapulce, protams, treneris atnāk, visu savu runu pasaka, un pēc tam viņš iziet ārā, un tad mums ir savs laiks, kad mēs sējam aplītī, un tad ir kapteiņu uzruna vienmēr pirms spēles. Savs stāsts izdomāts. Tur vienreiz gandrīzai pasaka sāk lasīt, tur gandrīzai mums bija katru reizi savu veidu uzrunu, un tad bieži bija, ka viens pasaka vienam, tu nezinu, osādi uzmetusies, tur tu nereāli uzruna ir. Tā kā bija mums, tieši vairāk no Māča un no Artāts, bet arī AJs iesaistījās, protams. Tad arī puslaikos bija arī, protams, Nīva un AJs. Es arī katreiz kaut ko pateicu, bet runāšana bija vairāk atstāta kapteiņa ziņā. Un, Klau, tas, man liekas, ļoti daudzus interesē. Kur tavuprāt nākamajā sezonā spēlēs Dominiks un Aniva Nīva teica Jones? Ko tu arī redzi kā viņu griestus? Ivam, es nezinu, tiešām, viņš ir ļoti jaudīgs spēlētājs, tāpēc viņš noteikti spēlēs augstā līmenī. Nezinu, vai tas būs nākamais gads, bet noteikti, nezinu, pēc 2 vai 3 viņš noteikti būs kaut kur Eiropas vadošajā līgā. Teiktu, gandrīz tas ir 100%, jo viņa darba etika, tas viņa darbs, viņa spēles stils ir tāds ļoti specifisks, kas varbūt citreiz nav bieži sastopams. Tāds, demolē viņš to peidu pamatīgi spēlēs, Un aizsardzība arī ļoti efektīvs un ļoti spilgts spēlētājs un personība, tāpēc viņu mēs noteikti sagaidām augstā līmenī. Tāpat Dominikam, viņš ir ļoti labs saspēles vadītājs, ļoti labi redz laukumu, var noslēgt uzbrukums, ļoti skaisti iemest tās trīnīšas, tādas, ko tu nekad neesi iedomājies, ko varētu iemest. Tāpēc, viņiem ir tas mazais mīnus, protams, tas augums, iespējams, kas citām līgām varētu nepatikt, bet tāpat viņš ir spējīgs, viņš to ļoti bieži parādīja spēlēs, ko daudz apšaubīja, tās viņa spējas varētu būt dēļ tā auguma. Bet ļoti bieži viņš parādīja tieši pretējo un pat vāca bumbas, nedrīz tuvu triple-double. Tāpēc viņam arī noteikti vajadzētu spēlēt augstā līmenī, kas, protams, pēc tam viņam ir patraucējuši. Traumas ir patraucējuši viņam būt tur, kur viņam var būt augstākā līmenī, kur viņam vajadzētu būt, bet šogad noteikti viņam bija ļoti labs lēciens. Un ceru, viņš noteikti būs kaut kur noteikti augstāk. Es atcerējos vēl vienu jautājumu par treneru Kasparu un šīm te varbūt kaut kādām grūtākām situācijām spēles laikā. Man liekas, tas, kas viņu tā iespējams vispilgtāk raksturoja no tādiem šīs sezonas vispār treneriem Latvijas-Igaunijas līgā bija, vai Latvijas basketbola līgā bija tas, ka viņš ļoti tā uzskatāmi tādos krīžu brīžos nevienmēr ņēma minūtes pārtraukumu. Pirmkārt, vai tu jau ar kaut ko tādu biji saskāries savā karjerā, un otrkārt, atrodoties laukumā, ko varbūt tas tev kā spēlētājiem
nozīmē un cik bieži tur būtu aizdomājies vispār par to, ka vai tādā spēles karstumā varbūt to nemaz nejūt, ka it kā, nu labi, pretiniekiem ir kaut kāds izrāviens, bet treneris neņem to timeout un ļauj mums tā kā pašiem atrisināt šo situāciju. Jā, pirms tam ja nemaldos, es īsti neesmu ar to saskāries. Varbūt Nīderlandē, bet tagad, protams, nezinu. Labi, bet jā, tieši tas, kā Kaspars mums arī parasti saka, viņš neņem tos timeouts, varbūt tādos brīžos, kur kā vajadzētu, jo viņš mums uzticās. Jo tā uzticība no viņas puses, jā, bija ļoti liela. Un vienmēr bija tas, ka, nezinu, kaut kā ir tie mazie krīzes brīdīši, kad mums vienmēr ir tas next play instinkts visu laiku, kad iemet uzreiz ātri, metam iekšā to bumbu un skrienam uzreiz uzbrukumā, nu, kad nevajag tur uzreiz galvas kārt lejā pārdzīvot par ielaisto grozu, uzreiz metam iekšā bumbu un skrienam tālāk, varbūt, nezinu, viņi kaut kur aizsenēsies par to iemesto grozu un uzreiz iemetīsim 2 punktus pretī, kas varbūt viņus savā ziņā salauzīs. Un kā tagad man tas tā izklausās, nu, kaut kāda Parīze, Valencija Eirolīgā. Varētu būt, kuras tu arī spēļoji, kad skaties basketbolu, kuras tavuprāt ir tās kaut kādas komandas, neskaitot, protams, Šaras un Fenerbahčs, kas Kaspar varbūt ir visvairāk kaut kādā veidā iedvesmojuši? Šogad man pārsteidza vairāk, protams, Valencija. Nu, tas, kā viņi pārsteidza visu Eirolīgu ar 2. vietu regulārajā sezonā, nu, tas bija ļoti iespaidīgi, tikko uzvarot Eirokausu un uzreiz pārjot Eirolīgā un jau iekļūstot Final Fourā, nu tas bija kaut kas arī wow. Un šis arī playoff sērijā, kā 0-2 savās mājās un braucot Panathinaikos un izbraukumā arī divas uzvaras paņemt, nu tas arī iespējams satriec Panathinaikos un tas bija kaut kas, jā, tas bija kaut kas iespaidīgs. Bet varbūt noraustījās, bet nu, tu redzi, ka iespējams Kaspars kaut kur ir no šīm komandām, no Valencijas, no Parīzes, kaut kur aizguvis arī kaut kādas nianses, un ka tā ir kaut kāda, nu, tāda, ka jūs bijāt tāda hibrīda versija šīm komandām, kaut kādas idejas, teiksim, paņemt no viņām. Ja mēs tā varam salīdzināt, ja tomēr tas temps bija ļoti augsts. Arī pēc uzbrukuma bumbām jūs gājāt, kaut kur hedžojāt pie pick-and-roll aizsardzības. Tur daudz ātrās pārējas, daudz tie ātrie sīli. Iespējams, jau kaut kas ir ņemts, protams, no kaut kas Spaņa. Dzirdi? Jā, dzirdi, kaut kas atkal ieķērās. Labi, varam virzīties uz priekšu. Tu man dzirdi, ja? Dzirdu. Valmieras šis MC, jeb mikrofona džeks, tevi saucot par mikroviļņu krāsni. Kāds stāsts apakšā šādai iesaukai? Es domāju, tas ir varbūt kaut kur saistīts ar NBA 2K video spēli. Jā, es pirmo reizi dzirdēju, ko tāds, ka man nosauc. Nekad nebija dzirdējis pirms tam. Bet nē, tā bija pat klubu sociālajos tīklos. Tur bija rakstīts, ka Valmieras MC tev saucot par mikroviļņu krāsni. Tāpēc es domāju, varbūt tu zini, kāds stāsts apakšā šādai iesaukai. Jo tā mana versija bija kaut kas ar microwave badge, ka teiksim, īsā laikā var ļoti daudz punktus samest, uzkarst un būt rezultīvs. Bet, nu labi, ok. Es pat nezināju, ka tu nezini. Bet, jā, es pirmo reizi, kad dzirdēju, ka viņš kaut ko tad tu zināji, ka viņš to saka. Okay. Es dzirdēju, ka viņš to pasaka, bet man bija, es nezinu, no kurienes viņš to ņēma. Vienkārši tajā brīdī. Es jau pret viņu arī agrāk jaunatnes līgā spēlēs par kādu, tāpēc... Jā. Klau, turpinot... Kaut kur ok, esmu atpakaļ. Sākotnēji tas, ko mēs ar Andreju dzirdējām, bija tas, ka Valmiera nepiedalīsies Champions League kvalifikācijā, bet tāda nesenākā informācija liecina, ka tomēr varētu piedalīties. Ko zini tu
Nu, tieši pagaidām pilnīgi neko es nezinu. Neesmu runājusi ne ar Robertu Zēli, ne ar Valteru Vēveru, tāpēc informācija man nav nekāda. Nezinu tieši, kur Valmiera nākamgad spēlēs. Protams, Ziemeļlīgā ir bijuši jau no pirmā gada, tāpēc, nezinu, iespējams grūti būtu arī atvadīties no tās Ziemeļlīgas, bet pagaidām man nav nekāda informācija un jā, nezinu. Labi, nu, kāda ir tad tevis paša tā pašreizējā līguma situācija? Gaidām, esmu atvērts piedāvājumiem, īsāk sakot. Jā. Bet tu neizslēdz, ka varētu arī palikt Valmierā? Vai šo kaut kādu iespējamo palikšanu varētu ietekmēt tas, ka Valmiera varētu spēlēt potenciāli Champions League kvalifikācijā vai kaut kur citur Eiropā? Mēs redzam, tagad šķiet FIBA Eiropas kausā, ko varbūt varētu uzskatīt par tādu nākamo līmeni, bet Ziemeļlīgas šķiet 40 komandas pieteikušās. Jā, protams, tas ir augstāks līmenis, bet es neizslēdzu tādu iespēju Valmierā palikt, bet arī jā, šeit ir, protams, mana ģimene, mēs dzīvojam, bērns iet dārziņā, tāpēc mums šeit arī ļoti patīk, bet šajā brīdī es esmu atvērts piedāvājumiem un izskatīšu, kāda būs viņi, un tad arī domāšu. Sorry, es sajaucu. FIBA Eiropas kausā nākamgad 48 komandas, bet tās 40 pieteikušās uz Eirokausu. Bet atkal lecam atpakaļ nepilnas 2 gadus senā vēsturē. 2024. gada 8. septembris tiek izziņots tavs līgums ar Valmieru. Šķiet, ka tas bija laiks, kad vēl nemaz neplānoja atgriezties Latvijā, jo tomēr bija sezonas klubs ar 40% no tālās distances vienā tāda no Eiropas top 10 līgā. Jā, es laikam tajā brīdī visu vasaru kaut kādus piedāvājumus gaidīju, varbūt pat uz no ārzemēm, jā, bet man jau vasaras sākumā jau Valmiera piedāvāja, bet es tajā brīdī iepauzēju to līgumu parakstīšanu un teicu, es pagaidām vēl pagaidīšu. Un tā tas viss ilgās, tik ilgi, kamēr beigās parakstīja ar Valmieru. Jā. Bet, ja pareizi atceros, tad tas, ko baumoja tajā laikā, bija tas, ka klubam būs jāizšķirās starp tevi un Rihardu Kuksiku, jo, man liekas, jūs abi trenējāties ar Valmieru. Vai jūtāt, ka jūs kaut kādā veidā konkurējat savā starpā? Vai varbūt arī tieši otrādi tā nemaz nebija un bija tā, ka tev varbūt pirmā priekšroka? Mēs pat nevienā brīdī nebijām kopā treniņos, tāpēc nezinu, jā, mēs nevienā brīdī nebijām trenējušies nemaz kopā. Tagad tas bija laikam atsevišķi, viņš kādā brīdī bija pie Valmieras, un es nebiju, un tad es biju, un viņš nebija tieši tad. Labi, bet tev šī ir otrā sezona Valmierā. Pagājušajā sezonā arī treneru Nikolai Mazuru vadībā it kā spēlējāt labi, bija ļoti jaudīgi leģionāri, bet beigās bija sajūta, ka komanda mazliet sabrūk, kā Kārš Namiņš, zaudēts Ventspilī kausā no +17, ja pareizi atceros. Leģionāri tur dažādi iemesli dēļ dodās prom. Kas bija tās lietas, kas tevi noturēja Valmierā starpsezonā vispār? Jo šķiet, pēc tādas sezonas jau liktos, ka ja arī viens no labākajiem latviešiem dodas prom, tad tas kaut kur pat izskatītos loģiski, tiešām redzot, kādas varbūt bija tās sezonas beigas. Jo, man liekas, es komentēju bronzas sēriju, un jūs tur arēnā pret Zeļiem, man liekas, visu spēli sedzāt zonu, un 6 cilvēki bijāt vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, protams, bija tajā brīdī, ārzemju spēlētāji bija aizbraukuši prom, un nebija mums tik garš soliņš, ko bieži, man liekas, savas traumas. Mums tur arī dāvs pagājuši gadu bija notraumējies. Tā kā bija mums diezgan sarežģīti. Arī kā liels, protams, arī garais spēlētājs mums bija notraumējies. Tā kā mēs tur Novickis un Jonāts tikai palikām, spēlējām kā garie. Tā kā bija ļoti sarežģīti. Tad vasarā, kas man noturēja, iespējams, bija tās sarunas ar Kasparu, kad viņš redzēja kaut kādā ziņā man to lomu, un, protams, visi zina uzreiz, viņš pat pateica arī tā man, kad visi zina, ka mēs varam iemest, bet viņš gribētu tos papildus rebounds redzēt no man vai tā apakšā, kad iemet tos layups, tā kā tas ir tas, kas
varētu varbūt pacelt mans tās akcijas turpmāk nākotnē. Un, es domāju, ka šogad arī tas izdevās, ka nebija tīri tāds strečs, kur ganījos pāri, bet vairāk arī reizes varēja redzēt man iekšā zem groza spēlēm. Tev, principā, šobrīd ir tāds vecums, ko basketbolā laikam sauc par pīķi gadiem, šie 28, 29 līdz 32, 33. Mēs, protams, esam daudz diskutējuši ar Andreju, vai nav jau šobrīd mazliet tā kā jāpagarina tas, bet labi, tas ir cits stāsts. Bet, nu, tavā vecumā šobrīd, kas ir tavs prioritātes tirgu? Sarindo secībā, alga līmenis un komandas reputācija. Kurš būtu varbūt svarīgākais un kurš mazāk svarīgākais? Pa pīģi gadu runājot, man liekas, ka izskatās, ka Kaģikam arī varētu būt pīģi gadu. Ka viņam tas pīģi gadu vēl turpinās. Nu, tāpēc mēs esam diskutējuši, ka ir Kaģis, ir Lebrons. Iespējams, viņš ir tas iemesls, kāpēc pīģi gadu mazliet jāpagarina. jā, bet tā, es lai domāju par tiem pīģi gadiem, ko tu man jautāji. Sarindo secībā par savām prioritātēm tirgu, alga līmenis un komandas reputācija. Jā, tā diezgan grūti tagad būtu teikt, jo es teiktu, ka viss ir nosvēr, es teiktu, viss ir vienā līmenī, nav tāds, nezinu, līmenis, alga vai reputācija likt priekšgalā. Jo vēlos gan spēlēt augstā līmenī, vēlos, protams, gan attiecīgi algu, protams, lielāk, jo, protams, man ir ģimene un vēlos nodrošināt viņas pēc iespējas labāk. Un, protams, komandas reputācija arī, es teiktu, ka tas viss ir liekams vienā līmenī. Bet jau pieminēja ģimeni, arī, tomēr zināms, ka basketbolista karjera nav mūžīga. Kā šīs tavas tādas prioritātes tirgu ir mainījušās gadu gaitā? Uz kurien, piemēram, skatītos 23 gadus vecs Werners Kochs, kas būtu tās viņa prioritātes to laiku? Tas jau kā jauniem čaļiem, protams, vienmēr naudas gribās lielāku. Protams, varbūt tajā brīdī pat iet uz tādām lietām, bet, protams, gadiem ejot, protams, saprot, ka tas līmenis pat būtu pats svarīgākais pašā sākumā, jo tad arī tieši aug kā spēlētājs, jo augstā līmenī spēlēs, jo, nezinu, zem līmeņa spēlētāji nāks pretī tiekties. Galvenais, protams, nelikt, pāri savām spējām, jo, protams, uzies augstāk līmeni un zemāk kritīs iespējams. Neparādīs augstākajā līmenī sevi un protams, arī zem kritīs un būs jāsāk no sākuma. Tu to kaut kādā mērā attiecini arī uz sevi, jo mēs atceramies Liepājā, spridzināja, aizbrauc pa taisno uz A sēriju, pēc tam nākamā sezona Nīderlandē un pēc tam atkal Polijā. Es negribētu teikt, ka tas ir tāds liels kritums, bet tomēr tajā brīdī, kad tu aizbrauc uz A sēriju, es pieļauju, ka ne mēs, kā tādi basketbola apskatnieki, ne tu arī pats kā spēlētājs, un gan jau tu negaidi, ka tu 2 gadus vēlāk atkal būsi Valmierā. Tas nekas pret Valmieras komandu, bet vienkārši tā līmeņa atšķirība. Tomēr tu aizbrauc uz Eiropas top 3, top 4, top 5 čempionātu, principā. Protams, līmenis ir, daudz augstāks, bet tajā brīdī, protams, šiem jauniem spēlētājiem, kas mums šogad bija pirmo gadu, piemēram, Nīva, kas bija jaunākais spēlētājs, protams, viņam ieteikt arī varbūt nelikt uz to augstāko līgu, kas ir piedāvājumā, bet pakāpeniski, protams, tiekties uz to. Bet tajā brīdī, kad spēlējot Valmierā nāk kaut kas tāds piedāvājums, nevar atteikt kaut tādu. Protams, kurš gan negribētu Itālijas A sērijā spēlēt. Bet iespējams arī tajā brīdī, varbūt kāpēc nebiju tik ļoti gatavs tajā sākumā, bija tas, ka tieši pirms es aizbraucu, es biju lausu potīti. Un
un 2 mēnešus nosēdējis ārā. Un, tāpēc arī man savā ziņā bija šoks kaut kā tādu piedāvājumu dzirdēt, ka man vēlās komanda, kaut vai viņi zina, ka es esmu lausis to potīti. Aizbraucu, bija 4 dienas man medicīniskās pārbaudas, un līdz ko es izgāju, es biju gatavs, bet tieši, man liekas, nedēļu vēl pirms es braucu tur, es jau knāpi varēju, man liekas, iespējams paskriet tajā brīdī, jo ļoti jūtu to potīti, bet aizbraucot tur, varēja jau sākt trenēt tieši kontaktā, tāpēc bija ļoti grūti ieiet tajā basketbolā, bija augsts līmeņa spēlētāji, man nāca pretī treniņos, un bija arī ļoti grūti tādā ziņā tāda konkurence, jo mēs bijām, ja nemaldos, 6 ārzemnieki, un, protams, 5 var spēlēt, vai 5 ārzemnieki un 4 var spēlēt, man liekas, kaut kas tāds bija tur. Un vienam vienmēr vajadzēja sēdēt ārā, bet man nācās laikam tikai 1 vai 2 spēles sēdēt ārā no tām visām atlikušajām spēlēm. Tāpēc, bija ļoti sīvi tur. Laikam tā īsti es iegāju tādā spēļu ritmā, tādā labā formā, kad tieši pašā beigu sezonu daļā. Jo pats sākums bija ļoti grūts aizsardzībā, un gandrīz vispār nekur netika līdzi. Arī tie metieni īsti negāja tā, kā gribētu. Tāpēc, bija ļoti. Tev toreiz, ja es nemaldos, komandas biedrs bija Mateo Spaņolo, vai ne? Nu, kurš tad ir? Un arī treneris, un treneris arī galvenais bija tagad Baskonijas. Galbiati bija, ja? Galbiati, man arī bija galvenais treneris. Ok. Es gribēju prasīt, tev kā metējam, kurš mazais tevi labāk atrada, Spaņolo vai tomēr Stenjons? Es teiktu, ka drīzāk jau Stenjons, jo tajā gadā, manuprāt, komandā bija ļoti svarīgi, iespējams arī galvenajiem treneriem attīstīt Spaņolo, jo viņam tieši sekoja drafts pēc tā gada. Es biju Boloņā uz jūsu spēli pret Fortitudo, un tur bija tā, ka vienkārši viss bija tikai ar NBA skautiem, jo vēl Pročidi spēlēja Fortitudo, un tad bija tā itāļi, kas arī tika pēc tam nodraftēti, vienkārši pilnīgi visas komandas bija uz vietas. Jā, tieši tāpēc, iespējams, viņam bija ļoti milzīgs uzticības kredīts Mateo, lai spēlēt, un mēs pa grozu, tāpēc es teiktu, vairāk noteikti Dominiks. Bet arī nebija tā, ka viņš tikai tur uzbruka, arī, protams, grozam arī savus piespēlītus viņš atrada, bet tieši vairāk iespējams, bija tā attīstība uz viņu. Tajā gadā visa komanda ap viņu bija tendēta. Klau, es tagad no galvas neatceros, bet tā sezona, kad tu aizbrauc no Liepājas, tā ir tā INBL sezona, kad viņi spēlēja INBL-ā? Liepāja? Jā. Labi, tas nav tik būtiski, jo mēs nespēlējām. Tas nav tik būtiski, jo jautājums, respektīvi, tāva šī atgriešanās Valmierā un palikšana uz tām 2 sezonām, cik būtiski bija tas tomēr, ka tu it kā esi mājās, bet tomēr tev ir arī tā Eirokausu pieredzi, jo tur, jūs pamanījāt, jūs uzspēlēt pret Vācijas Bundeslīgas komandu, pret, kā jau minēju, pret līgas nākamo čempionu un pret Polijas pusfinālistu. Tagad arī tie paši rumāņi bija šķiet. Tur katrā ziņā tur ir ļoti jaudīgs komandas. Jā, es neteiktu, ka tagad atgriežoties no ārzemēm, tagad Latvijā neteiktu, ka vai tas līmenis būtu zemāks. Tā nav. Ziemeļlīgā spēlējot, es teiktu, ļoti daudz komandas ir ļoti spēcīgas, protams, augsta līmeņa, kā šogad Bundeslīgas un Polijas, kā jau teicu. Tāpēc arī tas ļoti daudz dod tādu papildus līgu, kur mēs spēlējam. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc gribēju Valmierā palikt tās papildus spēles, jo es domāju, ka vienmēr spēlētāji grib vairāk spēles nekā treniņus. Jo tuvāk nāk, ja tev ir kāda netik veiksmīga spēle, uzreiz tūlīt jau nākamā, kur tu sev var ļoti labi pierādīt. Ja skatāmies uz INBL sezonu kopumā, zaudējāt nākamajiem čempioniem Dzikī.
Vai bija sajūta, ka jūs zaudējāt labākajai komandai? Es šķiet jau pieminēju to, ka laikam nē. Nebijām spēlējuši no otras grupas arī pret Irakli, jo viņi arī skatījās ļoti jaudīgu komandu. Tieši un tā diezgan knapi izslēdz tieši Irakli. Es biju šokā, ko daudz iespējams negaidīju. Bet vai mēs tieši bija sajūta, ka mēs pret čempioniem, grūti pateikt. Nebijām pret visiem spēlējuši, pat tajā brīdī, nezinu, man pēc sajūtām, es teiktu, jā, viņi bija ļoti līdzīgi ar Bundeslīgas klubu. Tā kā es tos gandrīz vai vienu vai otru liktu, jo šogad nelikās tik jaudīgi tieši voluntārī, bet tieši vairāk tas Bundeslīgas klubs un Džīki, jā. Tā kā es būtu līdz gandrīz viens vai no tiem, jā. Labi, un esam pašā noslēguma taisnē. Atkal jāpieskarās pīķi gadiem. Tā kā tu šobrīd esi šajos pīķi gados, novēlēsim, protams, lai tie ir vismaz līdz aģika vecumam, bet ko tu vēlētos vēl paveikt savā karjerā? Kur spēlēt un ko izcīnīt? Iespējams jau vēlos sev tā īsti līdz galam arī pierādīt ārzemēs, jo pirms tam tas ir bijis varbūt, nezinu, pussezonu tā labi nospēlēt, un tad atkal tāda lejupslīde, un gribās tādu vienu stabilu un labu sezonu arī ārzemēs, bet, protams, arī neizslēdzu palikšanu arī Valmierā, tāpēc, man tas mērķis droši vien būtu izcīnīt arī kaut ko ārzemēs, jo Latvijā čempionu tituls esmu izcīnījis, bet, protams, arī gribētu kaut ko ārzemēs sajust un pacelt uz galvas. Un ko tad tev novēlēt atlikušai vasarai un nākamajai sezonai? Nākamajai sezonām un nākamajām sezonām turpmākajām arī atrast tādu komandu, kas mums ir bijuši šogad, ko līdzīgu tādu komandas ķīmiju atrast, jo kā mēs spridzinājām ģērbtuves katru dienu, es nedomāju, ka ne visas komandas ko tādu var atrast. Jo, lietas, protams, nevar stāstīt sīkumos, protams, nevar stāstīt tādas lietas, ko mēs esam darījuši, bet, reāli spridzinājām. Es saprotu, ka tur bija arī kaut kāda repa dziesma bija ierakstīta, ja nemaldos. Lietas bija, jā, bet tas bija tajā brīdī arī, ka Ketis bija atbraucis. Bija Ketis un Īva dziedāja, mūsu komandas menedžers, protams, ne Valters, Raufs. Un rietā, viņi tikai dziedāja. Jā, bet bijām runājuši sezonas laikā arī, kad vajadzētu vēl pārējiem tur iesaistīties, nezinu, Dominikam vai Omāram. Kas iestā? Ozī, ārā. Bet man arī dāvs nāk ciemos, man jau tas, kā es nezinu, gan izvēr kā dēls šitos 2 gadus ir. Tur Dāvs Ozars tikko ieradās, ja? Dāvs Ozars tikko ieradās, bet tas tāds staigls jau mums ir visu laiku. Gan īsai atslēgi jānopērk viņam. Bet ok, super, teikšu tev lielu paldies, ka atradi laiku mums pievienoties. Protams, arī skatītājiem un klausītājiem nospiediet like šim video, padalieties ar draugiem, ja jums patika, un, protams, arī uzspiediet abonēt mūsu kanālam. Mēs par to būsim ļoti pateicīgi. Ļoti ceru, ka tur nebija baigi daudz tās tehniskās problēmas, bet vēlreiz liels paldies tev, Werner, ka atradi laiku, un tad jau kaut kad līdz nākamajai reizei. Un ar jums, skatītāji, mēs pēc nedēļas būsim atpakaļ. Yes.